Sveiki! Laipni lūgti pirmajā lekcijā no 4. Pirmā lekcija būs par preflopu, tātad runāsim par to, kā mēs spēlējam pirms flopā full ring, jeb 9-10 cilvēku galdos. Tad sākumā runāsim par pozīcijām, tad es izstāstīšu, kura vieta pie galda ir kāda pozīcija un kāpēc tam būtu jāpievērš uzmanība. Tad šobrīd mums priekšā ir betsafe 10 cilvēku galds. Principā pie galda ir 4 pozīcijas. Vispārīgi ņemot, ir agra pozīcija, ir vidēja pozīcija, ir vēla pozīcija un ir blindi. Sāksim no vēlas pozīcijas un tātad iesim uz atpakaļ. Ar vēla pozīciju ir visvienkāršāk. Tad mēs skatāmies, kur ir dealers, jeb batons, jā, šeit te. Un pozīcija, kas ir blakus tai, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, tad pēdējās 2 pozīcijas pie dealera, ja pie batona, tiek uzskatīts par vēlām pozīcijām. Tā, ejam tālāk atpakaļ. Nākamās 3 pozīcijas mēs uzskatīsim par vidējām pozīcijām. Un pozīcijas starp vidējām un pirms blindiem, tad 3 atlikušās, mēs sauksim par agrām pozīcijām, no kurām mēs spēlēsim vismazāk sākuma rokas tātad iedalītās, ja, par ko mēs runāsim vēlāk. Un, kā jau es teicu, beigsim ar blindiem, tad big blinds, kurā mēs liekam big blind, tātad, un small blinds, kurā mēs liekam small blind pusi no big blind. Kāpēc viss dalās pa pozīcijām un kāpēc ir jāpievērš uzmanība pozīcijai? Tad vēlāk mēs runāsim par to, kādas kārtas mēs no kuras pozīcijas spēlēsim, un jūs ievērosiet, ka jo vēlāka pozīcija mums ir, jo plašāku roku diapazonu mēs spēlēsim, proti, teiksim, no agras pozīcijas mēs spēlēsim ļoti šauru roku diapazonu, pieņemsim tāds pārus, kas jums tiek iedalīti astotnieki un labāki, teiksim, astotnieki, devītnieki, desmitnieki, spēlēsim tādas rokas kā tūzis, kungs vienā mastī, bet nespēlēsim vājākas rokas, ja? Bet jūs redzēsiet, tiklīdz mēs, teiksim, tuvosimies vairāk dealerim, mēs uzreiz paplašināsim savu roku diapazonu ar vājākām rokām kā kungs, kalps un tam līdzīgi, un no batona, jeb no dealera mēs jau spēlēsim ar tādām rokām kā 8-7 vienā mastī un tūzis 2 dažādās mastīs un jau rokas, kuras ir daudz vājākas. Kāpēc? Tam ir 2 pamatojumi. Tad viens no pamatojumiem ir tas, ka, ja jūs liekat naudu potā, proti palielināt likmi, jeb reizojot, ir ļoti daudz spēlētāji, kuri var šo likmi kolot, pielīdzināties, ja pārlikt jūs likmi, proti tribetot. Lielākoties būs tāda situācija, ka jūs palielināsiet likmi, esot šajā pozīcijā, kāds spēlētājs piekolos un atnāks flops, un tad, jūs būsiet tādā situācijā, kurā jūs nezināsiet, ko darīt, jo jums būs vienmēr jārunā pirmajiem. Tad viens iemesls, kāpēc mēs spēlējam šaurāk roku diapazonu agrās pozīcijās un plašāk roku diapazonu vēlākās pozīcijās, lai mums nebūtu jābūt situācijā, kurā mums vienmēr ir jāpieņem lēmums pirms pretinieka, kas ir ļoti svarīgi un vienkārši atvieglo spēli. Otrs tātad tas, ka situācijā, kad jūs esat uz dealera un visi ir nofoldojuši un palikuši tikai blindi, jūs vienkārši reizojat tāpēc, lai vinnētu naudu, kas jau ir potā, proti blindus. Ļoti vienkārši, jo vēlāk pozīcija, jo plašāks roku diapazons, ko mēs tūlīt apskatīsim sīkāk. Pirms mēs runāsim par potiem, kas nav atvērti, ja situācijām, kad lēmums nonāk pie jums un neviens pirms jums nav izrādījis interesi par potu, neviens nav piekolojis, ja limpojas un neviens nav reizojis, palielinājis likmē, ja? Un runāsim par to, tātad, kā jūs spēlējat šādās situācijās. Pirmām kārtām, ja neviens nav neko darījis pirms jums, jūs nekad nekolojat. Jūs vai nu reizojat, vai foldojat, jo pokers ir agresīva spēle, un tiklīdz jūs izrādīsiet vājam kolojot, citi spēlētāji to var izmantot pret jums. Tātad pirmais tas noteikums ir vai nu reizes, vai nu folds, aizmirstam call pogu. Pokerā principā ir jāaizmirst call poga, un lai to veiksmīgāk izdarītu, sākumā sāciet to mācīties, jau spēlējot preflopā. Tātad vai nu reiz, vai nu fold, call poga neeksistē. Un kāršu izvēle, kādas kārtas mēs spēlējam, no kādām pozīcijām, tātad tā mēs tūlīt iesim cauri. Un kā jau es teicu, no agras pozīcijas mēs spēlēsim visšķaurāko roku diapazonu, kas sevi iekļauj astotniekus un augstākus pārus, tātad no astotniekiem līdz dūžiem. Tātad mēs spēlēsim ace queen suited, tātad tūzis dāma vienā mastī, kas sevi iekļauj tūzis dāma, tūzis kungs vienā mastī. Tāpat mēs spēlēsim tūzis kungs nemastī, jeb dažādās mastīs, un king queen suited, jeb kungs dāma vienā mastī. Tātad šis ir no pirmajām 3 pozīcijām pie galda.
Ejam tālāk, nonākam vidējā pozīcijā, mazliet jau paplašinām savu roku diapazonu, bet vēl ar vienu saglabājam to šauru, jo vēl ar vienu, mēs nevēlamies sevi atklāt situācijām, kurās mēs spēlēsim nepozīcijā, jeb kurās mums pēc flopa būs jāizdara lēmumu pirmajiem. Tātad no vidējas pozīcijas mēs spēlējam septītniekus un augstākus pārus, tūzis 10, suita T, var redzēt ATS, tūzis, tātad T nozīmē 10, lai nebūtu jāraksta viennieks un nulīt, tātad izmanto T. Tad spēlējam tūzis 10, suita, jeb mastī, S burtiņš nozīmē mastī, O burtiņš nozīmē nemastī, jeb, dažādi, teiksim, S, tas ir 2 erceni, 2 pīķi, 2 kreiči un tā tālāk, jā. O burtiņš, tad tas, masts nav svarīgi, tad dažāds masts. Tad vidēja pozīcijā septītnieki plus, tūzis 10 vienā mastī un labāk tūži vienā mastī, tūzis kalps dažādās mastīs un augstāk tātad tūzis kalps, tūzis dāma. Ejam tālāk, nonākam pie kungiem, tātad kungs kalps vienā mastī un labāk, kungs dāma dažādās mastīs, un tad jau sākam spēlēt tādus saucamos suitet konektorus, kā dāma kalps mastī un labākus. Vēl ar vienu diezgan šaurs roku diapazons, ļoti bieži būs jāfoldo tomēr šajās pozīcijās, bet sākumā labāk ir spēlēt šaurāk roku diapazonu, labāk ir spēlēt mazāk rokas un iemācīties tik galā jau ar šo šauro roku diapazonu, un tiklīdz jūs tiekat ar to galā, tad jau jūs viņu paplašināsiet. Ja tiklīdz situācija pie galda uzlabojās par labu jums, jūs paplašināt šo roku diapazonu. Kāds ir piemērs tam, ka situācija uzlabojas, pavisam vienkārši jūs esat vēlā pozīcijā. Labākā situācija, kas var būt, jūs reizojat plaši, lai spēlētu pozīcijā, lai vinētu blindus, kas jau ir vienkārši potā. Ja jūs vienkārši vinējat blindus, tas ir pusotrs big blinds, un tā tomēr nav. Tā kā, ja es tu ilgtermiņā paskaidat kopā, jā. Un vēlā pozīcijā mēs jau varam sākt izpausties ar plašākiem diapazoniem. Reizosim jebkuru pāri, tātad divnieku plus, reizosim jebkuru suita dūzi, jebkuru offsuit dūzi, jeb dūzi dažādās mastīs. Reizojām lielu daļu kungus, tātad kungs 9 mastī plus, kungs 10 nemastī plus, un sākam jau ar diezgan vājām dāmām, jā. Dāma 9 suited plus, dāma 10 offsuit plus, tātad arī kalps, tātad kalps 9 suited plus, kalps 10 offsuit plus, jā, un sākam reizot arī tādus konektors kā 8-7 plus, 8-7 suited plus. Var rasties jautājums, kāpēc mēs nespēlējam vājākus konektorus. Principā var spēlēt viņus, bet, teiksim, tādi kā 5-4 suited un tam līdzīgi. Bet bieži šis pāris, ko jūs uzfliposiet, būs tik vājš, ka jums būs tikai problēmas viņu spēlējot. Tad suited konektors jūs varat spēlēt, jūs varat nespēlēt šajā vēlajā pozīcijā. Tā ir jūsu izvēle, ja? Ja jūs gribat, tā teikt, vienkāršā valodā sakot, pabakstīties un pamēģināt, spēlējam suited konektorus, reizojam 8-7 suited, skatāmies, kas notiek. Spēlēsiet pozīcijā, mēģināsiet tik galā ar situācijām, kas jums radīsies, jo bieži jūs uzfliposiet vājas pāris, bieži jūs uzfliposiet vājas drovus, ja, jeb droving handus, kā straight draw, flash draw, un jums būs jāmācās šīm situācijām tik galā. Un, principā, es jums iesaku reizot šos suited konektorus tikai tāpēc, ka būs šīs situācijas, ar kurām jums būs jāmāk tik galā. Un nonākot šādās situācijas, jūs vienkārši attīstīsieties kā pokerspēlētājs. Un sākumā labākais, ko darīt, mācoties, mēģiniet tikt galā ar šādām situācijām, spēlējot pozīcijā, vienkārši uz dīlera vai blakus dīlerim, kas ir, jā. No vēlas pozīcijas, kā jau jūs redzat, mēs jau sākam izpausties ar plašāku roku diapazonu. Kas ir palicis small blinds, ka visi nofaldojuši dīleris aizdomīgā kārtā ir nofaldojis un nezog jūs blindus, jā. Ko tad mēs reizojam no small blind? Small blinds ir ļoti interesanta pozīcija, un viedokļi par viņu vienmēr dalās. Small blind mēs vēl ar vienu spēlēsim ļoti plašu roku diapazonu. Kāpēc? Tāpēc, ka katru reizi, kad big blinds nofaldo, mēs vinējam šo pusotru big blind, kas ir potā, kas ir, kā jūs teicat, tas tomēr ir vērā ņemams. Tas tomēr, lai arī cik tas būtu, tas ir pusotrs big blinds, un ar laiku jūs sapratīsiet, ka vinēt pusotru big blindu ir daudz. Reizosim plaši, jo big blinds bieži foldos, bet reizosim mazliet šaurāk nekā uz dīlera, jeb nekā uz batona, lai tomēr mums būtu mazāk nepatīkams situācijas brīžos, kad big blinds mums piekolo. Bet tik tā vēl ar mēs reizojam jebkuru pāri, jebkuru dūzi, gan mastī, gan nemastī. Reizojam kungus no kungs 10 un labākus dāmas, no dāma 10 un labākus suited konektorus, kā 8-7 un augstākus. Un offsuit konektorus, tātad kā kalps 10 plus dažādās mastīs. Šeit gan es piebildīšu, ka jūs būsiet nepozīcijā, tāpēc vajag uzmanīties ar šiem konektoriem kā 8-7 suited plus. Nekādā gadījumā neiesaku reizot vājākus konektorus, ja ko es varbūt teicu, ka var darīt no dīlera,
Bet es to ļoti neiesaku darīt no small blind, jo jūs būsiet nepozīcijā un jums būs jārunā pirmajam uz flopa. Un būs daudz nepatīkams situācijas, kurās jūs īstenībā šo naudu bieži vien zaudēsiet, varbūt pēc flopa vairāk nekā vajadzētu. Tāpēc ļoti uzmanīgi ar šiem suited konektoriem. Varbūt labāk biežāk nomest to 8-7 suited, nekā varbūt spēlēt. Tā kā, to jūs ar laiku jutīsiet. Bet šis sākumam, es domāju, būs tā teikt labs starting hand charts, kāds to mēdz saukt. Tā kā šīs lietas atcerieties. Starting hand charts pokerā sākot ir svarīgākā lieta, ko jūs varat izmantot uzsākot spēlēt. Tā kā tas būs jums ļoti noderīgi. Ok, ejam tālāk. Jūs esat kaut kādā pozīcijā, pieņemsim, ka tas ir dealers. Kāds ir reizojis pirms jums? Ko tad darīt, jā? Ko darīt? Jums tur ir tūzis 10 dažādās mastīs. Ko jūs darat, jā? Es ticu, ka daudz tagad domā, man ir laba roka, es koloju. Par to mēs arī tūlīt parunāsim, jo ar tūzis 10 offsuit tas ir ļoti viegls folks. Par to, kāpēc, to mēs runāsim tālāk. Pirmkārt, es vēlētos vēl piebilst, pirms mēs sākam par to runāt, es vēlētos parunāt mazliet par kološanu pirms flopā, tā vispārīgi pokerā. Sākumā, kamēr jūs mācaties, es iesaku kolot ļoti maz, gan pirms flopa, gan pēc flopa, jo calls, manuprāt, ir viss-sarežģītākā lieta pokerā. Reizot ir ok, foldot ir ok, ir grūti saprast, kad tad ir jākolo, un ir ļoti grūti pareizi kolot. Tāpēc sāksim ar, tā teikt, kļūdu labošanu pirms flopa, un tātad nekolosim pirms flopa un izvairīsimies no šādām liekām situācijām, ar kurām jūs vienkārši sākumā būs grūtāk tikt galā. Es tagad iedošu jums tādu instrukcijas par to, kā spēlēt, ja ir bijis reizes pirms jums, lai būtu pēc iespējas mazāk grūtas situācijas pēc flopa. Mēs kolosim, jeb tribetosim. Tribetos tas ir rīreizot plašāk pazīstamā valodā, ja vēlreiz pārlikt šo te izdarīto likmi. Mēs to darīsim atkarībā nevis no tās pozīcijas, kurā atrodamies mēs, bet atkarībā no pozīcijas, kurā atrodas šis te reizotājs, kurš ir reizojis pirms flopa. Ja šis spēlētājs ir bijis agrā vai vidējā pozīcijā, tātad tas būs pirmās 6 aiz blindiem, ja? Jūs kolojat ar pāriem no divniekiem līdz dāmām. Es teiktu tā, ka no divniekiem līdz devītniekiem, desmitniekiem kaut kā tā. Tas ir sarežģīti, un tas būs ar laiku, tā teikt, jāiemācās. Jo ir grūtie starting hand, kurus ir grūti izspēlēt pēc flopa, kā kalpi un desmitnieki un tādi. Un dāmas, ar ko jums ar laiku būs jāiemācās. Bet tātad divniekus līdz desmitniekus, es teiktu, jūs kolojat tikai ar vienu iemeslu, jūs vēlaties sagaidīt setu. Proti 3 vienādus. Tātad jums ir divnieki, jūs kolojat ar divniekiem šo te reizu, lai flopā sagaidītu 3. divnieku un spēlētu lielu potu pret potenciālajiem dūžiem. Tātad kolojam ar pāriem, gaidam setu. Tribetojam, kā jau es teicu iepriekš, rīreizojam, tikai ar tādām rokām kā kungi un dūži, kā arī tūzes kungs. Kāpēc tikai kungi un augstāk pāri, un kāpēc tikai tūzes kungs? Tāpēc, ka cilvēki pirms flopa spēlē ļoti pasīvi zemējās likmēs, un viņi reizo tikai stipras rokas. Un, ja jūs izdomāsiet tribetot kalpus, un tad šis pretinieks taisīs, tā teikt, forbetu, ja vēlreiz pārliks jūs likmi, tad jūs saliksieties all-in pirms flopa, un, protams, tur pretī būs dūži, kungi vai kaut kas tāds, kad jūs kalpi ir ļoti nederīgi, un jūs viņus būsiet izniekojuši. Tā vietā jūs varētu kolot un spēlēt tātad pēc flopa šīs rokas. Vēlā pozīcijā, kā mēs runājām, cilvēki reizo vairāk, viņi palielina likmes vairāk, un viņi izrāda interesi par potu vairāk. Dēļ iemesliem, par kuriem mēs jau runājam. Mēs nevaram gaidīt tik daudz setus, jo vienkārši cilvēki reizo vairāk, viņu roku diapazons ir vairāk, viņiem ir ne tikai tur tūži, kungi, dāmas, tūzes kungs un tam līdzīgi, viņu roku diapazonā parādās tur tūzis 9 dažādi offsuit un kaut kāds tāds kārtas, kad jūs nevarat zināt, cik bieži, kad jūs sagaidīsiet šo setu, cik bieži tad jūs dabūsiet visu šī pretinieka steku, visus viņa, cik viņam tur ir tās naudas priekšā. Ja? Jūs vienkārši nezināt, cik bieži tas notiks, tāpēc mazāk setmainojam pret vēlas pozīcijas reizotājiem. Un kolojam ar tādām rokām kā desmitnieki un kalpi, tribetojam ar rokām kā dāmas un stiprāki pāri, un tūzes kungs. Dāmas ir, principā, jūs varat kolot un varat tribetot. Abas lietas ir labas un nekas slikts abās situācijās nevar sanākt. Tātad šajā lekcijā mēs parunājām par to, kādas ir pozīcijas pie galda, pie 10 cilvēku un 9 cilvēku galda, kā mēs spēlējam potos, kuros nav bijis neviens reizotājs, un ko tad mēs daram, no kādas pozīcijas, un ko tad mēs daram, ja ir bijis reizes pirms flopa. Tiekamies nākamajā lekcijā. Paldies par uzmanību!